Labvakar visiem! Ziniet, kāpēc es esmu šodien ļoti priecīga? Tāpēc, ka pirmām kārtām es sēžu pie atvērta loga. Beidzot, tas laiks ir pienācis. Un otrām kārtām, protams, ka mēs atkal tiekamies. Un man liekas, ka šobrīd pat tik svarīgu tēmu, jo es sākusies tūlīt visi pavasara darbi, aktivitātes, kustības. Un tieši šodien par kaulu un locītavu sistēmu, kas tik ļoti ir nepieciešams, lai mēs būtu aktīvi un sparīgi, un lai visu spētu izdarīt, kas nu vien ir jāizdara tajā pavasarī. Priecājos ar visiem, kas mums ir kopā. Prieks vēl pat arī jaunas sejas redzēt. Tā kā, lai mums tiešām izdodas kaulu locītavu sistēmu, tad, kad esam tādi pavisam jauni bērni un jaunībā mēs skrienam un nemaz nepadomājam par to, cik svarīgs, jāsaka, tāda bagātība mums ir dota. Un tikai tad, ka kaut kas sāk tur īdēt, čīkstēt, kaut kas tur kņudēt, tad mēs saprotam, cik svarīga tomēr ir tā mūsu kaulu un locītavu sistēma. Bet, lai cik tas būtu tā, varbūt ne tik sevišķi patīkami, šī problēma jau mūsdienās neskar tikai, teikšu tā, ar gadiem cilvēkus, jo šobrīd ir situācija tāda, ka pat pusauģus un bērnus skar šī problēma tieši kaulu un locītavu sistēmu, runājot par kaulu un locītavu sistēmu. Protams, tur ir visi mūsu paradumi, dzīvesveids, ko mēs dodam sev, saviem bērniem, ko arī nedodam, tas viss ir pamats tam, kad tās problēmas jau ir diezgan agri un dzīvesveids ir tāds, kā viņš ir, pārtika mums ir tāda, kāda viņa šobrīd ir, ne visiem ir pieeja lauku visādiem labumiem, un līdz ar to tiešām pat bērniem nākas saskarties ar tādām problēmām kā osteoporoze un vēl visādas citādas lietas. Ģird, cik tev ir svarīgi šī kaulu locītavu sistēma, un kā tev tas ir tā kā licis manīt, un licis varbūt aktivizēties šajā jomā, palīdzēt viņai? Labs vakars visiem! Un, ja mēs paskatāmies paši uz sevi, tad saprotam, protams, mēs ieraugām sevi, savu ādas stāvokli pirmām kārtām, tad acis, kas mums raugās pretī spogulim, bet ja mēs tā dziļāk par sevi padomājam, paskatām, mēs patiesībā, tā pamata uzbūve organismam, kā ir veidot, ir, protams, dažādi audi, un noteicošais ir kauli, teiksim. Ir dažādi teicieni par organismu un par kauliem, bet tā doma jau ir viena un tā pati, kamēr cilvēks jauns, un viņam ir tā, varētu teikt, nosacīti organisms ar rezervēm, lielākām vai mazākām, un šo te kaulu stāvoklī, locītavu stāvoklī, es personīgi sāku sajust ap gadiem 30. 11 gadi, 20, skrien, lec, dara, tur daudz nedomā, no kāda augstuma lec zemē, vai no piekabas kraujot graudus vai vēl kā. Un tad tu vienkārši skrienā, bet ap gadiem 30 tu sāc sajust, es tā kā sāku nogurt, teiksim, nākamā dienā sāku sajust fizisku slodzi stingrāk, ka tev vajag arī kādu atpūtas dienu paņemt no smagiem darbiem. Un tādējādi tu saproti, ka organisms nav tāds bezgalīgs. Ja es par sevi runāju, tad nedaudz pāri 50, man ir 52, tad šajā stāvoklī pazīstot, ka tu vari un zinot, ka tu vari rūpēties par savu kaulu sistēmu un locītavām, zināmā kārtībā, ievērojot šos te procesus, gan arī dabisku vielu lietošanu, gan fizioloģisku viegli izmantojumu ūdens izmantošanu, minerālvielas un tā tālāk, nodrošinot šīs locītavas un, teiksim, muguras tādas problēmas, viņas ir atkāpušās tā kā otrā plānā. Ja fizisku darbu darot vai arī birojā krēslā ilgāk sēžot, protams, ir sajūtas, kad vajag pamainīt stāvokli un atpūsties, savādāk. Bet es teiktu tā, ka izcili nozīmīgs ir, kādā stāvoklī ir jūsu kaula locītavas, jo savādāk, ja sāk sāpēt locītavas, tad mēs saprotam, ka, jebkurš cilvēks ir vienkārši, mazāk spējīgs kustēties. Ja mēs esam mazāk spējīgi kustēties, tad, viens no tiem 200, teiksim, cik tur 206 kauli, ja nemaldos, bija cilvēkam skeletā, un locītavu tur skaita, tur arī domāju, ka viņš nav mazais. Tad kaut kas sāk buksēt. Un šeit mēs varbūt nonākam pie tādiem nelieliem pamatiem, kurus lūkšu doktorai Sandrai pastāstīt.
kaulu locītavu sistēmu, kas tad viņu īsti veido? Un kāpēc viņa tik nozīmīga ir tīri arī no tāda organisma darbības, kā saka, fizioloģijas viedokļa? Lūdzu. Jā, labvakar visiem. Kā tu teici, Ģirt, svarīgais ir tas, ka viņa ļoti apjomīga, jā? Kā zinām, aknas mums ir vienas, nieres mums ir divas, jā? Nezinu, acis ir divas un tā tālāk, jā? Bet kauli simtos, locītavas, jā? Un katra locītava, tas ir tā kā, kaula pārtraukums, ja ne mēs būtu viens tāds, kokains gabaliņš, kas nelocītos, nekustētos, jā? Bet locītavas ir tā kā pārtraukums kaulam, speciāls veidojums, lai mēs būtu kustīgi dažādos virzienos, jā? Lai mums kustētos rokas, kājas un pirkstus mēs varētu dažādi salocīt, jā? Lai mēs varētu staigāt, ja ne, tad es pat nezinu, kā tas izskatītos, jā? Ka mums nekustētos ne gūžas, ne ceļa, ne arī pēdas locītava, jā, potītes, un kur nu vēl pēdu pirksti, viss tas pamats, kas notur mūsu šīs zemes, jā, lai mēs varētu pārvietoties. Un locītavs uzbūt, tā kā Ģirds te viena locītava ir uzlicis bildi skaistu, jā, tas ir kaula pārtraukums, un kaulu gali parasti ir, jā, kādai locītavai vairāk, kādai netik ļoti izteikts, jā, bet ir tā, ka viens kauls ir ar iebedrīti, un otrs kauls ir tāds apaļīgs, viņi tā kā viens otram pieguļ. Un lai tā piegulēšana, tā pieguļa, viņi ir labāk viens otram, ja, tā kā tās virsmas ir pārklātas ar gludu skrīmsli. Viņi viens pa otru slīk tie kauli, jo citādi, kauls nemaz nav tik gluds, tik perfekts, ja, viņš ir perfekts faktiski, ir izveidots tā, kā viņam ir jābūt, bet tur ir dažādas iebedrītes, pauguriņi, ja, tas viss ir nepieciešams, lai pie kaula pieķertos un turētos arī saites un muskuļi, kas atkal šo visu mūsu kaulu sistēmu, visu skeletu kustina un darbina. Jo pliks kauls, plika locītava, ja neko neizdara, ja. Redzat tos ielociņus apkārt, tā saucās locītavas somiņa, kas ir noslēgta telpa, un tajā locītavā vēl starp tiem kaulu galiem, starp skrimšļiem, ir arī šķidrums, kas veic tādu, amortizācijas darbu, ieļo to locītavu. Un tad ārpusītē jau tālāk ir saites kādas, kurai locītavai ir vajadzīgs, lai viņa veiktu savas funkcijas un kustinātu mūsu ķermeni tā, kā tas ir paredzēts, jā. Tā, un atcerieties arī to, ka pamats lielā locītava, man tā gribas teikt, jā, pamats mūsu skeletam ir mugurkauls, jā, kurš ir sadalīts 4, pat 5 daļās, jā, katrā daļā ir noteikts skriemeļu skaits, un ar katru skriemeli ir atkal vēl disks, un to arī varētu zināmā mērā nosaukt katru vēl par locītavu, jā, un kas ir pamats mūsu funkcijām, stājai, un tā tālāk, visam organismam, darbam. Jā, Ģirt? Jā, lieliski, Sandrija, varbūt es pie šitā gribētu arī piebilst, ka ir ļoti viena tāda tiešām laba lieta, jo, ir kāpēc tam mēs te sākās šīs problēmas, mēs neiedomājamies to, ka mēs ikdienā varam tiešām viņai palīdzēt, jo bērniem spēļau, kad ir pat ātrāk, bet no 5 līdz 7 gadu laikā atjaunojās visas, taču mūsu organisma arī kaulu visas šūnas. To visu mēs varam atjaunot, tikai, mums varbūt nav pareizie instrumenti, nav pareizā šīs sistēma, kā to visu darīt. Ja? Un tad varbūt tieši tagad vēl mums ir tās diezgan jauna tāda bildīte, lai jūs saprastu, ka, piemēram, kauli nemaz nav tādi balti, kā mums rāda bildēs. Viņi ir pat tādi tā kā iebrūnīgi, ja? Jo šeit jūs redzat, kā ir jau mācējuši zinātnieki nofotografēt šo mūsu kaulus tieši. Redziet, šeit poriņas, kur ir kreisā pusē un labā, jūs redzat, kā ir viņš viss caur austs ar asins kapilāriņiem. Un cik tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi. Sandrija, tu varbūt vairāk varēsi pateikt, ja, jo tieši, kad tas nav tikai tā, kad ir vienkārši kauls un viss. Vienkārši balts kauls ir tad, kad viņš vairs nav dzīvs, ja? Ja mums visur ir asinsvadi, kapilāri, lielāki, mazāki, ja?
tā ir tā, barības upe, kas piegādā katrai šūnai barības vielas un aizveda projām arī sliktās lietas, kas ir jāvāc prom no organisma. Tad kauls ir tieši tāpat būvēts kā pārējās sistēmas, ja? Tur nav nekas savādāks. Jo, ja kauls ir, nedzīvs, tad viņš ir balts, un piedošana, tad viņš jau ir ārpus mūsu ķermeņa, ja? Kamēr viņš ir iekšā, viņš ir savā krāsā tādā, ja, kā jābūt. Un apgādāts ar visām barības vielām, caur asinsriti, caur kapilāriem. Jā. Jā, jo pēc būtības mums visai kaulu sistēmā viņai jābūt tādai diezgan blīvai, visiem šiem starpšūnu šķidrumiņam, visam ar un visam būtu jābūt lokanam, jo cilvēks saka, kam bieži lūs tie kauli vai vienkārši iet un salūs, liekas paklupu. Bet īstenībā no Sandrija, no tevis es dzirdēju, nē, nekas tur nebija, ka paklupa, vienkārši kauls salūza no tā sava trausluma. Ja? Un te mēs nonākam varbūt pie tā tieši, ka mēs tad paskatāmies, kas tad ir tie cēloņi, kāpēc vispār rodas šīs kaulu un locītavu problēmas. Jo normāli, ja viņam būtu jāsatur, un es esmu dzirdējusi, es to pārbaudīt nevaru, bet pat arī mūsu gūžu locītavas, ja viņas ir veselas, viņas var noturēt pat līdz 1000 kilogramiem kā tādu vispār, to svaru. Bet reāli ar to ir diezgan lielas problēmas, jā. Tā kā, kāds ir mūsu dzīvesveids, ko mēs ar to visu daram. Sāksim varbūt ar tādu problēmu, kā, kas reizēm ir tā kā iegūta, ja, tās dažādas traumas, noteikti, kas var radīt dažādas šīs problēmas. Un, Sandriņa, kas ir tas, pie kā būtu, ja, piemēram, ir tiešām traumas tur, vai kaut kādas avārijas, vai kaut kādi, protams, pie kritieniem arī citam salūst, citam nesalūst, ja, tas kauls, ja, bet, ka tiešām ir fiziska iedarbība, kas ir pirmais, ko pa produktiem, protams, mēs parunāsim, bet ir tā, kas būtu jādara. Jā, viens, ko es gribu piebilst, ka traumas, kā problēma locītavām un kauliem, veido vismazāko procentu cilvēku visā sabiedrībā. Piedodiet, mēs esam satikušies arī tāds bariņš cilvēku, jā. Kurš no jums nav kritis? Visi esam krituši, jā, esam. Vai tāpēc kaut kas obligāti notiek, jā? Bet lielākā daļa, kas sūdzēsies, viņam sāp locītavs, viņam tur tas vēl vairāk ir, jā. Vai tāpat osteoporoze, tas nav trauma rezultāts, jā. Tas kā provokators, jā, kad ir trauma, skatoties kāda trauma, jā. Ja nokrīt un vairs nevar piecelties, vai nežēlīgi rokas sāp, protams, ir jādodās pie ķirurga, pie traumatologa un jātais rengens, ir lūzums vai nav lūzums, jā. Ja nav lūzuma, tad ir jākonstatē, kas notiek ar tām saitēm, kas notur kopā to locītavu, to visu aparātu, jā. Varbūt tur ir saites pārrautas, un tas pat dažkārt ir smagāka trauma nekā vienkārši kaula lūzums, jo parasti normāli kaula lūzumu, kā saka, nofiksē to visu speciālists, jā, ieliek roku ģipsī vai kāju, attiecīgi, kur locītava ir vajadzīga, un plus mīnus mēneša laikā organisms atjauno to visu kaulu vienotību, ja? Bet ar elastīgām struktūrām, kas saistītas ar visu kaulu aparāta locītavām, ja, tad saišu plīsumi, tas ir tas, ka viņi ir mazliet tā saitīte, iešķelta, bet vēl tomēr turās kopā. Bet ja ir saita vispār pārrauta, tad saprotams, ka kādi muskuļi tur bija piestiprināti, tad tie muskuļi nestrādā. Viņi nedara kaut kādu funkciju, tātad vai roka vai kāja, tā teiksim, visbiežākais iemesls, viņi vienkārši nekustās un nevar pildīt savu darbu. Tur arī, tomēr lielākoties ir jādodās pie ķirurga, pie traumatologa, lai saprot, vai tur vajag šūt, vai tomēr var ārstēt citādāk. Jā, tad obligāti ir jānoskaidro, kāds ir tas iemesls, kas tur ir nepieciešams darīt, un tad mēs varam darīt, jo ļoti bieži, ka tā kā, neizdara, un tad jau veidojās tur dažādi iekaisumi. Un kā tu, Sandriņa, arī teici, ka tomēr mēs esam taču tomēr vienota sistēma, kad organisms pēc tam spēja atjaunot, tikai ir pareizi pie tā jāpiestrādā. Jo, pats kauls kā tāds savā vaļā, viņš nevar aiziet tur bojā vai kaut kas notika, ja? Tam ir noteikti sakars ar kaut kādiem arī procesiem. Trauma viena lieta, bet tad arī dažādi iekaisumi. Un kas tad varētu būt par šiem iekaisuma procesiem? Protams, tad, kad kauls jau sāk irt, kā saka,
nu ne dabā, bet vispār cilvēki, kad tukša vieta palikt nevar. Tad tur ir vieta arī ieprināties visam, kam sliktajam. Ja? Kādi var būt šī iekaisuma procesi, kas var radīt šos iekaisuma procesus tieši šos kaulu un locītavu sistēmā? Vai varu palūgt tev, Sandrīna, nu tā? Jā, baktērijas, jā. Akūti iekaisuma arī mēdz būt, tur gan var provokātors būt kaut kāda trauma, kaut vai, brūce, ne jau obligāti lūzums, jā, bet kādas locītavas trauma un caur brūci iekļūst iekšā baktērijas. Visbiežākais tas ir streptokoks. Un jāsaka tā, nedod Dievs, ja kādam ir šāds iekaisums. Tas ir akūts. Tas ir viens no retajiem variantiem, kad var būt locītavās akūts iekaisums. Šīs baktērijas vairojas ļoti ātri, ļoti niknas ir, un tur ir jāsaka tā Dieva laime, ja ārsti paspēj cilvēku vispār izglābt ar lielām antibiotiķu un pretiekaisuma medikamentu devām. Ja? Tur nedrīkst gaidīt, ja, jo ātrāk sāks dot tiešām nopietnas medikamentus, tad arī to cilvēku izglābs. Ja? Šī infekcija saucās osteomielīts. Ja, osteo tad kauls un skarti tiek arī muskuļi, un vienkārši tā infekcija izplatās ļoti, ļoti ātri. Ja? Un aiziet bojā parasti tas ir raksturīgi jauniem cilvēkiem. Jauniem, spēcīgiem cilvēkiem, pat sportistiem. Ja? Un, ja izdodas glābt, tā ir liela, liela veiksme kā tāda. Ja? Bet pamatā lielākā daļa cilvēku, mani, jums, vēl tur paziņām un tā tālāk radiniekiem, jaunākiem, vecākiem, ja? Tās problēmas veidojas daudzu gadu garumā. Ja? Tā kā kaulu šūnas ir tās, kas arī visilgāk dzīvo, 7 gadi aptuveni, ja? Tad kauls ir arī tas, kas ļoti ilgi krāj to visu, un cilvēks pat nejūt, ja? Ka viņam jau tur ir kārtīgas problēmas. Ja? Un tad, kad ir locīta vai problēma, tad viņa lūst, un tad cilvēks krīt, un tad viņš saka, ka nokrit un salauz potīti. Nē, mīļa, ir tieši otrādāk, ja? To, ko ārsti, ko zinātnieki ir pierādījuši. Tukšums dabā nepaliek, ja? Gribu minēt vienu piemēru, jaunākais osteoporozes slimnieks, ko es esmu savā pieredzē redzējusi, viņam bija 11 gadi. Ir ļoti svarīgi jau no bērnu dienām mēs varam ietekmēt savu bērnu veselību daudz gadus uz priekšu. Dodot viņam normālu pārtiku, un galvenais šī visā būs noteikums minerālvielas. Tas ir pirmais un galvenais moments, bet minerālvielas kopā vai ar normālu pārtiku, vai arī papildus klāt lietojot aminoskābes. Jo vienas pašas minerālvielas īsti nenoturās tajās vietās, kurām viņās būtu jābūt, jo, aminoskābes ir tāds ķieģelīša karkas, un minerālvielas viņi tikai piepilda, ja, tāds. Un tad, kad kaut kas sāk pietrūkt, lēnām, es teicu, to ātri cilvēki nejūt, ja, labie minerāļi sāk trūkt kaut kur, ja, un viņa vietā, tu teici, tukšums nav, tur ienāk sāļi. To, ko organisms vielmaiņas rezultātā nav pārstrādājis precīzi visu pārtiku, un sāk kaut kas uzkrāties, ko nav izvadījuši nieres laukā. Un uzkrājas vai nu pašās nierēs, vai arī vairāk vietas ir, piedodiet, locītavās, ja, un tad tur veidojās iekaisumi. Jo nekad sāļi, ja, viņi ir irstoši, viņiem nav izturības, noturības. Viņi nekad nespēja izdarīt tik daudz darba, un izturības nav, kā ir labām minerālvielām. Ja? Ko tu minēji par gūžu locītavām, cik viņi var nest to svaru, ja? vai Ģirds teica. Un tad man tajā brīdī ienāca prātā sportisti, svarcēlāji, kuri var pacelt, es pat nezinu, cik viņi tur kilogramus ceļ atkarībā no sava svara, ja tur, nezinu, 170 vai cik tur kilogramus viņi ceļ 2 reizes lielāku svaru nekā pats cilvēks sver, ja? Un tas ir pamatā, uz tām kājām tomēr. Protams, mugura, bet arī kājas, ja? Un to var izturēt tikai tad, ja visa kaulu sistēma ir piepildīta ar normālām minerālvielām. Un tur, kur ir tāds,
nevairs tik labs stāvoklis, tad jā, tad tur arī traucēta ir tā asinsrite, mikrocirkulācija un nepienāk labās vielas, bet savukārt sāk tur arī ieperināties locītavās. Ir ļoti laba vide, tur ir ļoti daudz barības vielas, tur ir šķidrumiņš arī, jā, ko es minēju locītavā, lai viņi būtu tāda kustīga un forša. Un tur sāk dzīvot sēnītes baktērijas, jā. Tie hroniskie iekaisumi, jā, kad piecelties nevaru, iztaisnoties nevaru, nu un tā tālāk. Jā, Saldiņa. Paldies, Sandriņ, jā, tu jau pieminēji tad ar vairākos tiešām, ka tas arī ir tas uztura trūkums, jā. Jo, redz, ne jau mēs tur nēdam, jā, kaut ko tādu, bet te ir tas, ka netiek nogādāts arī ļoti bieži, un ir nav mazināti šie radīti iekaisuma procesi no dažādiem iemesliem, un arī, ka netiek tad tiešām tīrīts no šiem visiem patogēniem mikroorganismiem. Bet kā ir, protams, sēnītes, ne parazīti, bet baktērijas, bet kā ir tieši ar parazītiem? Vai viņi tieši arī ietekmē, vai tur ir tas viņu toksīnu radotie vienkārši tie procesi, kas arī traucē šī kaulu locītavu sistēmai? Nu, locītavām pašām vairāk tomēr ir tikai toksīni, ja? Baktērijas un sēnītes, jo parazītam tur nav komfortabli dzīvot, viņš ir pārāk liels, lai arī viņš tur, es nezinu, būs centimetru garš, ja? Bet viņam tomēr, vairāk vietiņas vajag, ja? Viņš var būt tur zarnu traktā, kur ir forši, var būt starp muskuļiem, gan viņš var būt, dzīvot muskuļos, ja? Jo tur arī salīdzinoši neviens, kam nespiežās virsū, tur kaula nav, viss ir mīksts, foršiņš tāds, ir kur palikt, tā teiksim. Un barojās ar to, ko mums vajag. Un ja tikai to, ko vajag mums, jā. Vai vari parādīt arī šo asins cirkulāciju vai asins tās mūsu šūniņas, lai mēs tā izprastu arī, kad dažādu šo toksīnu rezultātā un arī gan baktērijas, gan sēnītes, pirmkārt viņas pašas dzīvo, gan tie paši parazīti izdala dažādas vielas un tāpat stress, rada šo skābo vidi un traucē normālai asins mikrocirkulācijai. Ka jūs redziet, kreisā pusē augšā bildīte, kur katrs eritrocītiņš ir atsevišķi, un tad labā pusē vai tur apakšā, ka redzat, kāds viņi ir traumēti, un tas varbūt Sandra vēl vairāk varētu pastāstīt, bet saprotiet to, ka tie mūsu kaulu sistēma ir caurausta ar kapilāriem. Un visbiežāk kapilāram tiek cauri tikai viens eritrocīts, viens tas apaļais, apaļā tā šūniņa. Un padomājiet, kā tur var kaut kas tikt, ja viņi tomēr ir saķepuši, tā kā ķīselis, un visas kopā salīmējušies, un vienkārši cauri netiek. Mēs varam ēst, ko gribam, bet līdz tai kaulu sistēmai netiek visas uzturvielas. Tieši tāpēc arī rodas šis uzturvielu trūkums, un līdz ar to ar laiku rodas šīs kaulu un locītavu problēmas. Tā, pietiks par problēmām. Ko tad mēs varam darīt? Tad pirmām kārtām tiešām šo mikrocirkulāciju atjaunot un uzlabot. Ja ir, piemēram, medikamenti kaut kādi lietoti, tur, protams, arī var aknas nieres traucētas tikt, Protams, ja mēs runājam par normālu tādu cilvēka attīstības ceļu kā tādu, mēs esam izgājuši cauri visiem šiem posmiem, kad, protams, jāregulē šis ūdens patēriņš organismā, lai organismā uzturētu sārmainu vidi, ir regulāri jātīra šis organisms, un tikai tad normāli tiks uzsūkts visi mikroelementi organismam. Bet, ja runājam par to aknu nieru, un Sandrija, tu minēji tieši par kā sakot, par tādu problēmu kā aizkuņģim, kas ir tas, kāpēc tad tas ir tik ļoti svarīgs, lai vispār kaut kas nonāktu, vai lai nekrātos tie toksīni, vai kas visā organismā, un vēl jau vairāk kaulu locītavu sistēmā. Runājot par kaulu locītavu sistēmas problēmām, aizkuņģi ir numur 1. Ja cilvēkam nav kaut kāda akūta situācija, nezinu, tur trauma vai kaut kāds tiešām iekaisums, pirmām kārtām ir viņam jāuzlabo aizkuņdziedzera darbība. Jo aizkuņdziedzers ir atbildīgs par to, kā tiek pārstrādāta pārtika un kā tiek uzņemti mūsu organismā gan minerālu vielas, gan aminoskābes. Ja būs problēmas aizkuņdziedzerim, ir bezjēgāk kaut ko dzert un lietot, Labumiņu jau, protams, dabūs, bet ne tik pilnvērtīgi, kā to varētu izdarīt,
kad strādā normāli aizkuņa dziedzers, ja? Kas ir atbildīgs par vielmaiņu. Tātad sašķeļ labās lietas, un aizkuņa dziedzerim ir jāšķeļ fermentiem arī sliktās lietas, ko vajag vākt projām. Tas ir sāļi. Es domāju, ka visi mēs esam dzirdējuši par tādu diagnozi kā podagra. Kas ir podagra? Tā nav locītava saslimšana, mīļie cilvēki. Un podagra ir, ja arī viņa konstatēta vai nav konstatēta, bet viņa ļoti daudziem cilvēkiem kā problēma. Ja? Tāpēc, kad tie ir sāļi, kuri netiek aizvadīti projām no organisma. Un viņi aiziet tur, kur viņiem ir vieglāk aiziet, ar asinsriti, ja? Nevis nieras to visu iztīra laukā, bet tad atkal tas ārmainā vide, attīrīts organisms, un tā tālāk, ja, viņi aiziet locītavās un aizņem to tukšumu, kas ir izveidojies no labo minerālu vielu trūkuma. Ja? Tātad, ja gribam pilnvērtīgi palīdzēt savām locītavām, ja, tātad fermenti. Sevišķi cilvēkiem, kam ir jau, kas saka, nopietnāk, kad gadu vairāk nekā 20 un 30, ja, tie fermenti, jo vienkārši ar gadiem, pat ja neko sliktu mēs nedarām, ja, zūd tā kapacitāte aizkuņa dziedzerim. Viņš ir aprēķināts uz noteiktu daudzumu fermentu, ko viņš savas dzīves laikā var izstrādāt. Un kā tu arī minēji, Saulīt, ka pārtika mums nevienam nav ideāla, ir tāda, kāda ir. Ja arī ļoti cenšamies, un tāpat mēs katrs esam tikai cilvēks un mazliet sagrēkojam kādreiz, jā, bet organisms, diemžēl, mūsu kļūdas nepiedod. Viņam ir grūti jau tāpat strādāt, ja? Un mēs tagad iedomājamies, kaut kādu svētku svinēt, jāņos ēst kilogramu šašliku, piemēram, ja? Un uzdzert virsū limonādi. Stiprāku, vājāku, bet kādu te tik labu dzērienu arī, ja? Tā kā vienkārši vienmēr domājam par to, ko dara aizkuņš un vai viņam pietiek fermenti, ar ko to visu pārstrādāt, ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments. Jā, lieliski, Sandriņ. Jā, paldies, jo te es varu teikt, tad noteikti mums ļoti noderētu pie tā visa un arī mikrocirkulācijas atjaunošanai mūsu Coral Detox programma, par kuru mēs vairāk šodien nestāstīsim, jo ir daudz stāstījis, daudz runās, to jūs paprasiet, kas jūs šeit uzaicināja. Un, protams, ja jūs ziniet tiešām, ka jums jau tādu parazītu kā lamlīs, ja, jo tad mums varbūt lecitīns varētu kā domēt, ko nomainīt sākumā, bet viņš jums pēc tam noteikti noderēs, ja. Bet tur ir tieši visai mikrocirkulācijai, tur ir tieši, lai palīdzētu tie fermenti, kas ir asimilātors arī aizkuņa dziedzerim. Un vēl svarīga lieta, kur ir koraļu ūdentiņš ar šo H500, kas tieši palīdz šos ūdenī šķīstošos toksīnus izvadīt, otrkārt uzņemt arī šos profilaktisko devu, visu šo mikroelementu, kas būtu jālieto vispār cilvēkam ikdienā. Un silīcijas, kas ir H500 produktā, ir tas, kurš ļoti uzlabo to šūnas caurlaidamību līdz ar to, kad palīdz uzņemt dažādas vielas šūniņā tieši, jā, tāpēc tas ir ļoti laba šī programma, ar ko vispār varētu sākt, ja mēs runājam vispār par veselību, jo mēs esam vienota sistēma, nevar atraut kaulu sistēmu no visa pārējā, ja? Tas palīdzēs visam organismam un jo sevišķi kaulu locītavu sistēmai. Tātad, ejot tālāk, iekaisumi, kā tā mēs tos iekaisumus varam noņemt, vai palīdzēt viņiem, es varbūt te lūkšu vārdu Aināram, lai viņš pastāsta par kā viņam ir palīdzējuši arī Korekluba produkti, un es zinu šos ļoti labus divus produktus, kas noņem šos iekaisuma procesus, skudrkoka miza un bosfēlija. Ainariņ, ko tu varētu par to teikt? Lūdzu, vārds tev. Jā, labvakar. Es gribētu pieskarties, jā, man tāda varbūt var teikt, jā, gandrīz vai kā laimi bijusi, ja kā bērnībā paslimots, jā. Tas ir bijuši ar locītavu problēmas diezgan liels. Ja. Kas ir bijis? Bija, teiksim, 4 gadu vecumā sabojājās veselība diezgan spēcīgi, ja, un locītavās kā tas atspoguļojās. Ja, nevarēja paslidot, kājas griezās, potītais ārā, ja, slēpot nevarēja, bumbiņu kā metot, ja, aizlidoja visa roka, ja. Bet šeit ir vairāk, varbūt to es gribētu tā kā pieskarties tā noteikti, kad Sandriņa labāk zina, ka tas ir no nervu sistēmas pārsvarā. Un man bija dzima augu, ja, pilsētas centrā.
Un paldies vecākiem, ja, kad nenotika nekāda ķirurģiska iejaukšanās, ja, kā brīvs laiks, tā prom uz laukiem. Laukos tīrs piens, ja, nu, kā tajos laikos, ja, tur kalcija daudz, ja, avot ūdens, bišu medus, rupmaize, un tā es tos gadiņus arī tā izvilku, ja, es būtībā gaidīju, ja, kad tik, nu, prom uz laukiem no pilsētas, ja. Nu, un no kāda 18 gadu vecuma man ir tāda iekšēja sistēma izstrādājusies, ja, ka es izēju katru rītu eju no mājas ārā, es izēju tā, kad it kā es ietu, nu, uz kādām 3 dienām, nedēļu, es varētu izdzīvot. Nu, tas man ir katru dienu, es pat to tā nepiefiksēju varbūt, ja, bet kad sāku par to runāt, tad tā ir. Nu, un nonācu līdz koraļu klubam, koraļu produktiem, ja, un, vārds sakot, man ir vēlme būt vesela. Nekad es negribu atgriezties tajās situācijās, ja, kādas man ir pieredzētas bērnībā, vēl citur, ja, un tāpēc man regulāri es lietoju gan Coral Boswellia, ja, laikam tā, ja, Coral Boswellia, ja, un šorīt beidzās arī skudrukoka miza, kuru tikko šodien arī iegādājos, ja, tā kā es nepalieku nedienu bez šiem te produktiem. Viņi man palīdz izdzīvot jebkurā situācijā, ja, skudrukoka miza. Es zinu, kad viņi ir no Dienvidamerikas nākus, ja, tur vietēji iedzīvotāji viņu gadu simtiem jau lieto, ja, un viņi tik vērtīgs produkts, ja, kad es viņu lietoju, lai neatgrieztos nekādā tādā situācijā, jo mēs šodien lietojot šos te produktus, mēs ieliekam tā kā kādu, nu, kā glabātuvē, ja, sevi iekšā, ieliekam uz 7 gadiem. Mēs varēsim ilgāk varbūt izdzīvot, ja mēs šodien padomāsim par šo te veselību un lietosim arī šos te produktus profilaksē. Tā kā man ir tāda, nu, būtiska pieredze, ja es, nu, ar šo te padalījos, ja, paldies. Paldies, Ēnariņ, tiešām lieliski, jā, jo Boswell ir ļoti brīnišķīgs augs, jo viņš mazina šos iekaisuma procesus un palīdz uzlabot tieši šo asinsrītajā muskuļu audos un stiprina tieši skrimšļaudu struktūru. Un starp citu, viņas mazina tā kā tādas asas un tādas pēkšņas arī sāpes. Es varu noteikti teikt pēc sevis, man ir bijusi avārija, un kad man bija tā kā liels trieciens ar šo te sprandas daļu, un ka man ļoti, ļoti te sāpēja, un Boswellia bija tas produkts, kas man ļoti ātri, praktiski tajā pašā dienā jau sajūtu šo atvieglojumu, ja kurš noņēma to gan saspringumu, gan arī tādas sāpes. Un es zinu, Ivetiņ, ka tev arī ir labs rezultāts vispār par šiem produktiem un arī pat Boswelliju. Lūdzu, Ivetiņ, vārdu. Labvakar, mīļie. Jā, protams, es pagājuši gadu arī satraumēju savu celi, un pirmais, ko es, protams, lietoju, tā bija Boswellia. Tad, kad ir kaut kāda trauma vai tāds pamatīgs iekaisums, tad jālieto produkti, protams, daudz vairāk. Un es diezgan lietoju, nu, kādas 10 dienas es lietoju pa 3 kapsulām 3 reizes dienā, ja? Jo tas, kā saka, nu, tā trauma bija tāda pamatīgi smaga, bet es sajūtu tieši to, cik ļoti labi viņi darbojās, jo ar katru dienu man palika vieglāk un vieglāk. Bet, protams, bez šīs Boswellias es lietoju vēl produktiņus klāt, ja? Arī to pašu skudrukoku un Flexikoru, par ko mēs arī runāsim pēc tam vēlāk. Ja? Tā kā, jebkurā gadījumā, ja tikko ir kaut kādas vai sāpes vai nepatīkamas sajūtas kaulos locītavās, ja? Tiešām ņemu šo Boswellia un viņa ļoti ātri un labi palīdz.
Jā, lieliski, paldies, Entiņ. Jā, jo rezultāti jau runā arī paši par sevi, jo mēs jau stāstīt varam, bet tas jau ir tiešām gadu gadiem pārbaudīts. Nu, protams, kā jau es teicu, visa sistēma, kad mēs attīram, barojam un tiešām nonākam pie šīs svarīgās lietas barošanas, un te es lūkšu vārdu Girtam, jo Sandriņa jau pieminēja, Sandriņa, pēc tam mēs lūksim, kas tur vēl tā īsi pastāstīt ir vajadzīgs, bet kā tu jau minēji par šo aminoskābju režģīti, kurā tad pēc tam iesēžās šie mikroelementi. Un, Girt, lūkšu tev pastāstīt par šīm unikālajām aminoskābēm, kuras organismā visas neizstrādājās. Jā. Tad, cik mēs saprotam no savas dzīves un pieredzes, mums ir kaut kā vienmēr prasies vai nu gaļa, vai nu pupiņas, vai vēl kādu produktu, lai būtu organismam spēks. Jaunībā vismaz tā bija. Un tad pēc tam gadiem ejot, mēs saprotam, ka jā, tam ir liels un zinātnisks tās pamatojums. Un šeit mēs redzam vienu no produktiem, kas nodrošina šīs aminoskābes ļoti vieglu un ātru uzņemšanu, turklāt 100% apmērā, ja, kas ir reti. Jo, piemēram, ja mēs ņemam kādu vistu vai kādu pupiņu, ja, tad organismam viņš ir jāpārstrādā līdz tādam līmenim, lai līdz tai šūnai aizietu tā molekula saucamā, aminoskābes. Šeit viņi ir tādā formātā, ka pēc 20 aptuveni minūtēm aminoskābes sāk, organisms jau var sākt viņus uzņemt, izmantot vielu maiņas procesos. Turklāt 100% apmērā, un es skaidru un gaiši zinu, ka nees viens, kuram šis produkts ļoti patīk, jo viņš nodrošina to galveno, ja, teiksim, to organismu iekšējo spēku, jeb arī iespēju būvēt. Kā es to varu izsacināt? Piemēram, man tāds kritērijs ir nagu augšanas ātrums. Ja, teiksim, ir periodi, kad es šīs aminoskābes tā kā mazāk lietoju, ja, teiksim, mazāk to fiziskas slodzes un tā, bet tad kaut kad ir kārtīgi jārukā, tad regulāri sāk lietot, un tu saproti, ka tev katru nedēļu ir jāgriež nagi. Mati arī ir saistīti, ja, bet pēc tā es sāku spriest, ka, ja man tā notiekās tā, tad tas produkts man nodrošina daudz ko labu, ja palīdz veidoties šīm jaunām šūniņām. Un turklāt ir kā viens no tādiem pamatnosacījumiem vajadzīgas aminoskābes, lai gan kaula struktūra, gan locītavu struktūra varētu atjaunoties. Paldies! Jā, paldies, lieliski. Un Sandriņa, varbūt tā īsumā, protams, kas ir vēl tie, man liekas, jau vispār visi mikroelementi, bet tā svarīgākais, pie kā ir jāpievērš uzmanība, kas ir tie mikroelementi, un, protams, tur ir arī vitamīni. Tur ir ļoti daudz liels process, lai visu uzsūktos, bet kas ir tiešām jāpievērš uzmanība, jo ar pārtiku mēs nevaram uzņemt. Kādi mikroelementi būtu nepieciešami? Es ātrībā pārskaitīšu salatiņu punktus galvenos, jā. Pirmām kārtām jāgrib būt veselam, jā, tad jāsakārto savu domāšanu, sava galva. Otrs moments – dzert normālu, foršu, minerāļiem bagātu dzīvu ūdeni un pietiekošā daudzumā, lai nodrošinātu to mikrocirkulāciju, ko mēs runājām par kapilāriem. Trešais – ēdam to, ko jāēd, un mēģinam izvairīties no tā, no kā mēs varam izvairīties no kaitīgajām lietām, jā. Jo tam bērnam, kam bija osteoporoze, viņa ikdienas dzēriens bija tikai kola. Par ēdienkarti nerunāsim, jā. Tālāk, nākamais moments ļoti svarīgs. Kur mēs guļam un kā mēs guļam, uz kā mēs guļam, ar ko mēs apsedzamies. Galvenie, protams, ir madracis, jā, gulta, viņai jābūt pietiekoši stingrai, lai nebūtu apaļa mugura, un spilvens, lai viņš atbalstītu sprandu. Šo izliekumu mums nav jāatbalsta pakausis, jā. Tur pats viņš ir izvirzījums, viņš uz pats uz sevi balstās, bet kākls ir ieliekts, un tur tagad tāds tukšumiņš, un tam ir jābūt atbalstītam naktī, lai muskuļi atpūstos, lai nav saspringums un nespiež kaut ko ciet, jā. Un tad pāriem pie tām lietām, ko vajadzētu lietot, jā. Sākšu atkal ar aizkuņu dziedzeri, ka ir vajadzīgi fermenti, bez tiem mēs nekur netiekam, veselību nenoturēt, jā. Tad ir pretiekaisuma lietas, ko Ainārs minēja, bosvēlijas kudrukoks, jā. Jūs saprotat, medicīnā, ko dara tādā tradicionālajā, ja rietumu medicīnā, tur jau iet apmēram tas pats, jā.
Cilvēku sūt pie fizioterapeita, cilvēkam tur izraksta, es nezinu, ibumetīnu un tā tālāk, ja, bet mēs ķeramies pie dabīgajiem pretiekaisuma līdzekļiem, lai nepiesārņotu lieki savu organismu, ja. Tālāk, nākamais moments ir noteikti MSM, kas dod sēru, jo mūsu ēdienkartē viņa ir ļoti, ļoti maz mūsdienās. Kad cilvēki man jautā, kāpēc tik daudz sēru, es saku, paskatieties, lūdzu, cik nedēļas griezumā bieži jūs lietojat augsto gaļu vai arī pupiņas zirņus, minimāli, ja? Tas ir moments, kas ir ļoti vajadzīgs, plašāks jau minerālu vielu komplekss, tas ir fleksikors, brīnišķīgs sastāvs, kas ir nepieciešams, ja? Pie locītavu problēmām, nu, mēs zinām, ka omega pat par sevi ļoti laba lieta daudzkam, bet tomēr lielu lomu spēlē lecitīns un arī pietiekoši labās devās, jo, ja sāp locītava, tur nevar pakustināt roku kāju, tur kaut kas ar saitēm, tajā brīdī jau, piedodiet, pliks kauls nesāp, un plikas saites arī nesāp, ja, bet sāp tie nervi, kas ir apkārt un kas uztver to iekaisumu un tās izmaiņas, kas tajā vietā ir notikušas. Tad lecitīns palīdz uzturēt nervu sistēmu, arī, kā saka, tai kaulos un locītavās. Nu, un tad ir minerālu vielas, jā, kalciprājumi, kas mums ir, un cinks. Tie ir tādi galvenie momenti, jā. No vitamīniem šeit vissvarīgākais ir D vitamīns. Kā zinām, viņš ir nepieciešams, lai normāli varētu organismus uzņemt kalciju, kas ir pamatu minerālis, nu, kas ir lielākā procentuālā daudzumā mūsu kaulos nekā pārējie minerāļi. Nu, un tad es teikšu, ka ir arī tā mūsu mīļā jaukā alfa lucerna. Es domāju, ka bez viņas arī pie locītavu, pie kaulu problēmām neiztikt, jo viņai ir arī minerāļu sastāvā, kas nav nekur citur. Tas pats, piemēram, fluors, ja? Tie ir ne tikai zobi, ne tikai, viņš ir vajadzīgs visur, ja? Nu, un tad tiešām skatāmies, kas notiek. Locītavu sāpes tik ātri nepāriet, viņas ir diezgan tādas noturīgas, jo viņas ir lēnām arī atnākušas uz tām locītavām vairāku gadu garumā, kad kur kaut kas cits ir jau buksējis un tikai traumas vietā mēs viņu vairāk varam sajust, nekā tur, kur nav bijusi trauma, ja? Nu, skatāmies, kā aug mati, kā aug nagi, ja? Cilvēki ļoti saka, ka, nu, locītājiem tā kā drusku vieglāk, jā, bet, nu, tie nagi, jā, vai arī, ka pie friziera aiziet, frizieris mazgājot matus galvu, viņš jau redz, ka aug jaunie matiņi, tad tas pats notiek arī mūsu iekšpusītē, jā, tā kaulos un locītavās. Nu, un tad ir, kā es saku, mūsu lielie grandi, jā, par tiem produktiem mēs varam dziedāt tikai slavas dziesmas, tas ir kolagēns un bilurons, kas palīdz fantastiski atjaunoties tām locītavu, teiksim, elastīgajām struktūrām, kas faktiski mūs kustina un notur. Un arī traumu gadījumos, jā, nu, tad jā, es ņem laiks vēl pusstunda, jā, par savu pieredzi ļoti, ļoti palīdz traumu gadījumos, ļoti. Nu, tie pamatmomenti, jā. Lieliski, Sandrīna, tiešām lieliski, Sandrīna, ļoti feins tāds jau viss salikums, un tiešām tepat varētu mēs beigt, bet varbūt tā īsi, jo man arī viens no tādiem mīļiem produktiem, tieši, ko tu minēji, ir tas MSM, nu, bet, lai jūs vienkārši saprastu cilvēku, varbūt, kas nezin, tas ir tieši bioloģiski aktīvā šī organiskā sēra avots, kas ir gan muskuļaudos, gan smadzenēs, matos, ādā, kaulos, jā. Un, ja ir tā deficīts, jūs pirmais variet pamanīt pat arī, kad sausa vai pat grumbuļaina tāda āda, ja, un ka viņa plaisā. Tas arī liecina par to, ka tas sērs trūkst. Un ko te viņš dara? Viņš veicina šo skrimšļu un kaulu audu to augšanu, kā Sandriņa arī teica, par visiem matiem, ragiem, nagiem, kā es smējos, jā. Tāpat viņš rada šo savienojušo audu elastību un lokanību. Un tāpat arī, kad šūnas caurlaidību viņš uzlabo. Un starp citu, MSM ir ļoti labs, ka viņš mazina jūtību uz dažādiem alergēniem. Cilvēkiem pat, kam ir alerģijas, jā, viņu ļoti nepieciešams lietot. Tātad sērs, tur arī biotīns, kas ir skaistuma vitamīns, un tāpat C vitamīns, jā, kas ir noteikti neatņemama sastāvdaļa mūsu organismam kolagēna sintēzē. Tāpat arī kavē ādas novecošanos. Tā kā darot vienu, mēs izdarām, kā jau teicu, sistēmiski ļoti lielu labumu visam organismam. Ivetiņa man šobrīd pazuda, bet es gribēju viņai dot vārdu par fleksikoru.
Vai tu esi, vari laikam Ivetiņa kaut kur, ir Ivetiņa, jā? Jā, es esmu Tautiņa. Man var dzirdēt? Jā, lieliski. Jā. Man pa fleksikoru tā kā jāpastāsta, jā? Jā, būtu ļoti jauki, ja tu pāris vārdus par to pateiktu. Jā, ko es varu pateikt? Brīnišķīgs produkts, ļoti labs sastāvs, kas tieši atjauno mūsu kauliņus, saistaudus, krimslīšus, visus, jā. Sastāvā ir chondroitīna sulfāts, kas ļoti labi palīdz arī, kā saka, lai notur tās locītavas, lai viņām neveidojas deformācijas, ja? Teiksim, aptur, ja kaut kādas deformācijas tā kā ir sākušās. Celtniecības materiāls glikozamīns sastāvā, ja, kas, teiksim, atjauno skrimslīšu saitītes kauliņus, ja, kaulu struktūru. Un arī MSM, tas ir bioloģiski aktīvais sērs, par ko Sandriņa stāstīja, kad tas tieši arī palīdz visiem saistaudiem, tā kā atjaunoties, būt elastīgiem. Un arī vēl sastāvā ir C vitamīns, kas palīdz sintezēties kolagēnam. Ja? Un vēl sastāvā ir mangāns, kas palīdz labāk kalcijam uzsūkties un, kā saka, būt stiprām tām locītavām kauliņiem. Un vēl ļoti interesanti, ka sastāvā ir bambusa ekstrakts, ja? Un savukārt tas bambusa ekstrakts satur tādas vielas, kas palīdz būt kauliem, locītavām, saitītēm, tā, kā saka, stipriem, elastīgiem, un lai tās locītavas mums ir tādas, kā saka, veselas, jā. Jā, lieliski. Paldies! Mēs tā kā ejam jau uz to, tā kā pamazām uz noslēgumu arī. Ja jums ir kādi jautājumi, vai tad te ceļiet rokas un sakiet, vai arī droši rakstiet, ja jums ir kādi jautājumi, jo mums tiešām tos būs laiks arī jautājumiem atbildēm, ja tādi, protams, būs. Ja? Varbūt mēs esam tā izstāstījuši, ka nevienam vairs jautājumu nav. Bet es ļoti gribētu varbūt lūgt arī, jau Sandriņa minēja par mūsu unikālo produktu, biluronu. Ivetiņa varēs arī pateikt pāris vārdus, Girtiņam palūkšu uzlikt to bildīti, kur mums ir redzams viņš, un kas tiešām ir ļoti labs atbalsts, un ļoti priecājos, kad viņš ir ienācis tiešām mūsu vidē. Lūdzu, Ivetiņa. Bilurons ir vispār ļoti unikāls produkts. Ja? Bilurons ļoti skaisti atjauno mūsu skrimsli, locītavu šķidrumu, saitītes visas. Ja? Sastāvā ir chondroitīns un hialuronas skābe. Ja? Tā kā kopā viņas ļoti labi abas divas darbojās. Un kā saka, šis produkts vienlaicīgi darbojās uz visām locītavām, ja? Organisms paņem tur, kur visvairāk ir vajadzīgs, ja? Un šis produkts iekustina šo atjaunošanās procesu, un tad mēs jau beidzam šo produktu tā kā lietot, ja? Tas process ir iekustināts, un locītavas viņas turpina atjaunoties, un, kā saka, tā, lai viss tā kā veidojās un, kā vajag, jā. Tā kā tas ir ļoti, ļoti tāds interesants mirklis, kad sāk lietot šo produktu, tad, es pēc savas pieredzes varu teikt, ka man sāk sāpēt tās vietas, kuras pat biju aizmirsus, ka man kādreiz ir trauma bijusi precīzi tanī vietā, ja? Un tad var just, kad, cik labi tas produkts darbojās, ja? Ka viņš pats zina, kur aiziet, kā saka, ja? Organisms paņem un to vietu atjauno, ja? Tā kā ir ļoti labi rezultāti pie dažādām traumām, sasitumiem, saspiedumiem, ja? Un galvenais, kad viņš tā ļoti pamatīgi to visu kārto atjauno, un cilvēki ir ļoti, ļoti priecīgi un ļoti laimīgi par šādu produktu. Paldies, Ivetiņa, jā, jo bilurons ir tas, kurš pirmām kārtām ļoti arī diezgan ātri uzsūcas tajā organismā, un ļoti grūti bija izstrādāt šo sistēmu, to
to veidu, kā viņš vispār ir taisīts, jo tā molekula ļoti liela un viņa nenonāk līdz tai vietai, kur vajadzētu. Un tieši šis produkts ir tas, kurš ir izveidots tā, lai viņš kuņģa zarnu traktā, viņš tā kā sašķiļās un nonākot tur, kur viņam jānonāk, viņš atkal tā kā savienojās un tieši atjauno to visus skrimšļu audiņus. Ja ir uz kā atjaunot, viņš atjauno. Un kas ir pats svarīgākais, kad viņš dod tādu pamatu, lai organisms pats pēc tam turpinātu veidot šo skrimšļaudu kārtiņu, jo viņš nepārstāja darboties tad, kad jūs viņu pārstājat dzert. Viņš vēl darbojas vairākus mēnešus uz priekšu, viņš notiek šis atjaunošanas process. Es pilnīgi pati to varu arī teikt pēc sevis, kad tā arī ir, kad es sāku viņu lietot, sāka kņudināt, tā kā visas locītaviņas. Nu, es viņu kādu brīdi nebiju lietojusi, ja? Tad tu tā sajūti, protams, viss paliek tāds kustīgāks un daudz elastīgāks un labāks, bet sākumā tu jūti visas šīs tiešām visas vietiņas. Un ko es ļoti gribētu ieteikt visiem, kad domājiet arī par saviem bērniem. Sandriņa jau minēja par to, bet māmiņas, gan tieši tās, kas gatavojās kļūt par māmiņām, gan kad jūs nesājiet bērniņu, un vēl jau vairāk, ka viņš ir piedzimis, nu, jūs dodat pamatu tam visam, un ievērojiet šo tad, ko jūs pati ēdat, ko jūs dodat bērnam, un lai tiešām veidotos veseli un stipri, spēcīgi bērni. Tiešām es to jums visiem tiešām novēlu. Girtiņ, tev galavārds. Nu, patiesībā maz ko ir piebilst, ja tik daudz ir izrunāts, un tā doma jau ir viena un tā pati. Ir dabas vielas, ir unikāli izstrādāti produkti, kas ļoti, ļoti mums spēj palīdzēt gan atjaunot savu kaulu stāvokli uzlabot, gan atjaunot locītavu darbību un elastību. Un galvenais jau ir, nu, kā sacīt, jāsaka latviski sakot, nenodeldēt tik tālu, ja tās locītavas, kad ir kauls pret kaulu, un tur vairs tā īsti nav ko atjaunot. Ja, pat pats šis pēdējā produkta Bilrona minētā izstrādātājs arī ir minējis, ka ir iespējams atjaunot artrītu no 4. pakāpes, bet, protams, ka tur ir veselas virkne ar priekšnosacījumiem, lai tas varētu sekmīgi notikt. Un patiesībā mēs esam laimīgi cilvēki, ja mēs to visu pazīstam un varam jums ieteikt un dalīties un apliecināt, rezultāti ir, viņi strādā katram no mums, varbūt kādā citā reizē par šo jūras kolagēnu, kas ir unikāls produkts un vēl tādiem interesantākiem, bet vienkārši ir iespēja būt veselam, laimīgam un nav svarīgi, cik tev gadu, jo pēc brīža, kad tu sāks šos produktus lietot vienotā pārdomātā sistēmā, var būt problēma. Jāmaina pase, jo bilde vairs neatbildīs jūsu vecumam, jūs sāksiet izskatīties jaunāk. To arī visiem jums novēlu no sirds. Paldies! Un uz tikšanos nākošreiz, kad tiešām mēs arī turpināsim par skaistuma lietām, un jums būs iespēja vairāk uzzināt tieši par šo unikālo peptīdu kolagēnu un par daudzām vēl citām lietām. Tā kā uz tikšanos pēc nedēļas. Paldies jums visiem, kas bijāt kopā. Sandriņa, paldies! Tu vienkārši esi steigojuši enciklopēdija mums un tik liela bagātība. Ja tā kā tiešām paldies jums liels visiem, priecāsimies, baudīsim pavasari, audzēsim, darīsim, būsim aktīvi, bet domāsim par savu organismu, lai būtu veseli un laimīgi. Uz tikšanos pēc nedēļas! Tā!